Labais rīts. Dzēpes atsvaidzinoši. Tā, laidīs, ka nu uzfilmēt kādu raidījumu ar Sportu uz tu, kurš trešdienās kanālā OTV tiek radzīts. 9:30 vakarā. Un pēc tam jāņem slēpes un jānāk slēpot uz mežu. Nav ko. Gads ir iestājies, raidījums ar Sportu uz tu turpinās, nekas nav apstājies, jo ziema taču ir tas brīdis, kad cilvēki arī var sportot un var sportot arī svaigā gaisā nav obligāti. Tur ir jālien sporta zālē, iekšā trenižieru zālēs, tur, kur smirdi visi veči sasvīduši. Es nāku no Ogres un Ogrē ir tāda lieta kā Zilo kalnu dabas parks, un tur ir fantastiski slēpošanas trasa, kas šogad vēl ir pagarināta, paplašināta, uztaisīta jauna stāvvieta mašīnām, tur slēpošanas. Visas lietas, baigais notikums, viss, un sniegs ar sāk parādīties, patiesībā paliek vēsāks. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē tikai to, ka tulīt būs jāiet slēpot. Bet pirms iet slēpot, jādara kas? Ir jāsasmērē pareizes slēpes. Nu, lai nav tā, ka aiziet un atnāk apakaļ un viss, un pēc tam raud un čīkst, man neslīdu, un patiesībā jau vāž. Nu jā, vai ne? Lai uzzinātu, kā pareizi apieties ar slēpēm pirms slēpošanas, atbrauc tepatās pie saviem draugiem Ogrē uz biedrību Nesēdi mājās, tur var gan nopirkt slēpes, gan izdomāt slēpes, un arī sasmērēt slēpes. Nu kā sasmērēt? Ne jau ar dubļiem sasmērēt pareizi tā, lai pēc tam slīd pa kalnu uz leju un nav jāstumjās ar nojām. Aicināju talkā Zigmāru Kuršānu. Zigmārs Kuršāns veikala fans pārstāvis, bet Džeks, lai gan kurš kaut ko rubī no tās lietas, ko sauc par slēpošanas slēpēm, esmu redzējis viņu mežās, starp citu, slēpojam arī diezgan aktīvi un incidenti. Čau, Zigmār! Čau! Nu, pastāsti man, nav stuvāk, tu atkal noslēpēs, pastāsti man kā pilnīgam slēpošanas banānam, jā, iesācējiem, visu, ko es māku, tas ir atstumties un slīdēt pa kalnu uz leju, varbūt bišķiņ atsperties. Ar ko man būtu jāsāk, ja es gribu pats varbūt sev beidzot iegādāties slēpes, saprast, ko man vajag, kādas slēpes sev gribu un aiziet arī paslēpot un varbūt pareizi viņas sagatavot. Tātad vispirms vajadzētu saprast, ko mēs gribam darīt. Vai mēs gribam atpūsties vai sportot un kādā solī to darīt. Pat tik sarežģīti. Jā. Vairāk atpūtai būtu piemērotākas, kā platākas ar vienkāršāku uzbūvu slēpes. Piemēram, šie te varianti. Šitās te, jā. Jā. Slēpēm ir iestrādāta tā kā atspēriena zona ar tādu kā atskabargu. Pēda tā saucamā. Jā, tautas valodā pēda. Aha, te ir atskabarga, var just. Nu tālāk, labi, tas teiksim tā, es gribu arī slidsolī paslēpot un viss, tad šitais man lāga nederēs, vai ne? Jo šis kā es noskaidroju, šis ir gan ja tu gribi pat rasīt paslēpot, gan pabrist pa mežu. Ja nav riktīgi pārliecība, tad šie modeļi ir pieejami arī bez pēdas zonas, tās saucamās atskabargas, jā. Un tad var mēģināt arī slidsoli ar to slēpi slēpot. Nu jā. Kāpēc šitās tik šausmīgi? Tu atvedi slalomu slēpes, es brīnos. Izstāst kā slalomu, bet tā ir riktīgi pārgājiena slēpe. Ne visi grib sēdēt uz trases, kur ir sagatavota vai nu klasiskā špūrīta vai priekšslidsoļi. Ir cilvēki, kuri grib doties mežā tur, kur paši vēlas, cik tālu grib, visādi. Tādēļ ir piedāvājumā šādi te turisma modeļi, platāki, īsāki, ir arī citi, kas ir mazliet šaurāki un garāki. Vienmēr sakot, ja grib bradāt pa mežu, ņem šitādas lietas pie kājām un droši, ka teikt, termos slīdzi, maizītis. Tieši tā. Bērnu. Es bailīgs Džeks, es dziļi mežā nelienu, man labāk tur, kur civilizācija, pat trasi vairāk, jā. Teiksim tā, bišķiņi arī ir slēpots. Tad gribās jau arī ātrāk. Jā. Šitās tas ir kaut kas jau tāds interesantāks priekš manis. Ja gribās kaut ko ātrāku un jau ir tā kā saprašana, kāds solis būs, vai nu slidsolis vai klasiskais solis, tad jau var skatīties kaut ko mazliet ātrāku. Kā piemēram šīs te, viņi jau būs mazliet šaurāka, domāta tikai trasei, kur ir sagatavots ciets smuks pamats. Un tad attiecīgi vai nu klasika vai slidsolis. Principā man vajadzētu šo vai šo kaut kādu, teiksim, tādas... Sākumā varbūt pamēģināt ar šo, lai saprastu, kas mums padodās klasiskais solis vai slidsolis. Un tad jau
ķerties pie nākamās slēpes. Nu, skaidrs. Nevajag uzreiz varbūt to sporta, bet tādu, kas ir kaut kāds pa vidu apmēram, ar ko sākās jau izteikts viens vai otrs solis. Tas būtu jau piemērotāks. Normāli močīt. Skaidrs. Kas ir ar zābakiem? Ir arī zābaki līdzi. Es saprotu, ka zābaki, tas ir, nu, protams, lielākā daļa izvēlēsies, saka, man patīk šitie, tur vienalga kas un kā. Zābakam ir jābūt vieglam, cietam, ar pastiprinātu potītes daļu, konkrēts līdzsolim. Tas jau būtu sportiskais variants. Šitais būtu uz to mazo slēpīt arī viss jau. Jā. Tā kā tad, nu, šis izstāsts jau nopietni. Labi, man tas ir vēl pa jāstru. Šis variants un šie tādi stipri līdzīgāki. Šeit ir tā, ja slēpes ir katram solim savas, tad zābaku gan mēs varam ņemt vienu. Aha. Konkrēti šis ir kombinēts zābaks. Ja mēs gribam abus soļus izmantot, gan klasisko soli, gan slīdu soli, mēs varam izvēlēties vienu zābaku. Jo augšējā daļa, kas ir augstāka nekā šim. tāds turists zābaciņš, nodrošinās stabilitāti slidsolim, un savukārt mīkstā zola būs klasikai. Redz, kā. Līdz ar to zābaks var būt viens, slēpes gan būtu ieteicams divas. Nu jā, nu labi, profiem droši vien viss jau tā kā vajag katram savs, bet nu jā, tautai pietiek ar vienu zābaciņu. Labi, nu, ok, es saprotu, ka tad, kad es nobriedīšu jau iegādāties savus slēpes, tad man arī tad es braucu pie tevis uz veikalu un tu man visu iestāsti. Nu, tas, man liekas, tur jau vienkārši ņem kokus savā augstā. Cik jābūt īstenībā garām nojām? Tur arī, man liekas, nav stila atkarīgs, ne? Klasiskajiem solim ņemam līdz plecam vai padusē. Tie, kas būs aktīvāki, tie var būt līdz plecam. Tie, kas uzsāk gaitas, tie paņem līdz padusē 5 cm zemāks. Priekš slidsoļu ņemam līdz auss ļipiņai degunam aptuveni. Jā, slidsoli ir garāka. Tur jau tad var pretinieku no distances, tā kā jau klik pa ceļiem un prom. Tā ir. Skaidrs, labi, šitais inventārs, nu, izstāsts forši, viss, nu, nav vairs tā kā, teiksim, tad, kad es atvinojos mazs puika, bija viens zābaks tāds smieklīgs ar kantēnu purnu tādu lielu. Jā, tad bija arī viena slēpe, ko varēja visu kaut kur braukt, tagad ir iespēja izvēlēties un maksimāli atrast sev piemērotāko. Pirms ejam uz trasi, kas būtu ar slēpju ezeru, lai viņa slīd? Jo, zin kā, nu, es kādreiz zinu, labi, ar vilnu zeķi var tur nopucēt, ar sveci iesmērēt, jā, vēl kaut kādu koka klucīti varēja kaut kur uzraut pa virsu. Mūsdienās māc, ka tur arī jau viss tā diezgan sarežģīti ir. Jā, tas, ka slēpēm tagad visām ir plastmasas slīdvirsma, tas nenozīmē, ka sniegs arī pie tādas nelips. Mitrs sniegs lips klāt. Lai no tā izbēgtu, ir dažādas smēres, ir nopietnākas, ir mazāk nopietnas. Kas ir tāda, ko tauta sapratīs, kas jādara? Kad, zin kā, es tagad pastījos, tu pieliki slēpes, atnāc, un es tur, cik te jau izstās 13 kārtas, bez maz virsū bijušas, un ko ar viņu darīt vēlams? Priekš vienkārši slepotāji ideāls variants ir tādi ekspres vaski. Nerāda cenu uzreiz, tauta uzreiz sabīs. Ekspres vaski. Uz parafīna bāzes viens ir šķidrā variantā, viens ir cietā variantā, līdzīgi kā svecīte. Kā ērtāk lietot. Jā, desodorants izstās pagriezumi. Tieši tā, jā. Aiziet. Ieberzējam iekšā. Nav vairs tie tādi tā kā šokolādes batoniņi, kad tu atlobi vaļā. Nē, ir uztaisīt ērtāk. Nu, pareizi. Slinkums, kā teikt, veicina progresu, ne? Tie, kas tikko sāk slēpot, viņiem, protams, tur tā slīdamība baigi neuzlabosies, bet tas būtu vairāk tieši priekš tā, lai neķep sniegs klāt. Un tad, ja kādreiz ir servisā slēpa atnest un ir ievaskots ar karsto vasku, lai tas mazliet ilgāk kalpot, var likt šo pa virsu un mazliet labāk tomēr arī ies. Galvenokārt tas būtu vairāk, lai nelīp sniegs klāt. Uzklāšana šitam ir gaužām vienkārši. Vienā galā izspiežam ārā šķidrumiņu, kas ir šķidrais vasks. Izlīdzinām pa slēpi, pagaidām minūtes 3-5, lai viņš tā kā iesūcās otrā pusē ar filcīti. Izlīdzinām tā kā mazliet iepulējam. Viss varam izskatās, klausies, uzreiz baigi forši izskatās. Jā. Nu, baigi vienkārši. Varam doties uz trasi. Līdzīgi ir arī, kas ir cietais variants. Tas izstās tā kā kurpsmērs kādreiz. Jā. Un tas, kas tā kā dezodorants tavējais, to arī tikai viņš ir cietā variantā. Šādi te ieberzējam un galā nāk filcīts.
un tieši to pašu efektu panākam kā ar šķidro. Kā kuram ērtāk no lietošanas Faktiski viedokļa. tādam banānam kā es pietiek mājās šitāds vienu no šitiem verķiem, ja, un klik un uz mežu un tiks uz priekšu. Un tiks uz priekšu, nu, kamēr pulss apstājās, Jā. vai ne? Vai... Vēl jau ir arī atspērienu zona. Tas ir, ja klasikā mēģina lēkāt. Jā, un tiem arī ir sarežģītāka uzklāšana, vienkāršāka. Tā vieta jau patiesībā viņi ir tāda lipīga parasti. Viņu uztaisa speciāli tādu, bet ja mēs izvēlamies šīs te slēpes, tā kā nezinot, vai mums patiksies viens solis vai otrs, un ja ir slīdvirsma ir gluda, tomēr saprotam, ka mēs gribam klasikā braukt. Ar gludu mēs neatspērsimies. Tieši tā. Tad mums vajag arī šo te pēdas zonu. Cik gara ir tā pēdas zona? Ja Pēdas zona parasti ir līdz 70 cm, kad 60-70 cm atkarībā no svara. Nu, jo smagāks, jo mazāk. Jā. Tad, kad ir stiprinājumi uzlikt virsū, ļoti vienkārši pateikt. No papēža līdz 15-20 cm virs pungala. Faktiski tad no papēža līdz kaut kādi 15 cm virs aiz pungala. Jā. Tā arī speciāls mērīt, ko uzliek. Vienkārši paņem šādu te, izlīdzinu pa slēpi. Ideālā variantā, ja mums ir vēl korķīca, kuru mēs mazliet tā kā izlīdzinām, lai viņi ir gludāka. Un visi esam gatavi doties distancē. Baigā zinātni klausies tur apakšā tam visam, man liekas. Jo, nu, koferīts tev arī nopietnas līdzi, nav tā kā... Ir daudz lietas, bez kurām var iztikt, kuras ir domātas vai nu konkrētiem apstākļiem, vai sacensību variants, kurus tādā treniņā vai turismu braucienos neizmanto. Koferīts liels, lai vienkārši visu var salikt iekšā. Labi, kad ir paslēpots pēc teiksim, slēpošanas visu viss kārtībā, kas ir to slēpi tālāk, viņi ir, es varu atstāt un man tās smērs pietiek vairākām reizēm, vai man smērs parasti šie te pie salīdzinoši normālas slēpošanas 1-2 reizes nedēļā, pieņemot, kad ir 3 mēnešu ziema, kāda arī šogad būs. Visticamāk. Jā, tad vismaz sezonu iziet šie te. Redz, cik forši. Un vecs viņš nepaliek. Tā kā paliks uz nākamo gadu, droši arī lietojam nākamajā sezonā. Man vienmēr ir interesējis, tev droši vien ir sanācis arī tādu nopietnāku pasmērēt slēpes, ja jau tev tāds kofers ir. Cik tas ir sarežģīti, teiksim, sagatavot sportistam kaut kādam slēpi vai priekš sevis tādam sacensībām slēpi? Tas ir diezgan sarežģīti, jo, lai slēpi slīdētu, ir jāstāsta, kāda ir temperatūra ārā, kāda ir sniega temperatūra, mitrumi un tā tālāk. Tas ir sacensību variants, kur iet runa pa sekundēm un tā tālāk. Bet, lai panāktu vienkārši labu slīdēšanu, pietiek ar pamatzināšanām, kuras var uzticēt vai nu lietpratējiem, vai iegādāties tādu kā starta komplektu un mājas apstākļos to darīt. Un YouTube, kā teikt, var iemācīt daudz. Ļoti labs skolotājs, jā. YouTube, kā mēs šodien ogrēs sakam, YouTube treneris, jā, mums ir YouTube treneris. Ja tu gribi iemācīties kaut ko darīt, jā, tad tu vari patrenēties pie YouTube vienmēr. Vispirms jāsaka to, ka vajag slēpi kaut kur uzstiprināt, nostiprināt, lai viņa tā kā neslīdētu prom, kad viņa darbojās. Un tā. Ideāls variants ir šāds te steķītis. Stanoks. Teiksim, gandrīz latviski stanoks. Sauc kā grib, bet tāds te. Ja ir galds, tad mēs izmantojam. Ir skrūvspīles, kas veic tieši šādu te funkciju. Ir galds, mēs pieskrūvējam skrūvspīles, uzliekam slēpi virsū un darbojamies. Mājas apstākļos elementāri. Jā, vajag tikai telpu. Stanoks ir uzlikts, slēpi nostiprināt. Jo viņi tāda, redz, pat nekustās nekur. Bet patiesībā iestiprināt ir ļoti vienkārši. Iestiprināt ir stiprinājumā iekšā. Jā, tā kā zābuks no otras. Tā kā zābuks no otras puses, tikai liels un dzels. Jā. Tad ir tā, ka ja ir jauna slēpe, viņa noteikti būs netīra ar putekļiem, ko mēs neredzam. Struktūra būs tā, kas ūdeni dzen slēpošanas brīdī. Berze, ir mitrums. Tie, kas nezina struktūru, tas ir tie, ko faktiski nevar redzēt. Mazas tādas, gropi švīciņas, tā kā kaut kas tāds.
Nu, lūk, tai struktūrai švīciņām ir jābūt tīrām. Lai viņas būtu tīras, tad mēs ņemam birstīti. Šādu te. Jā. Sākumā izmantojam bronzas birstīti un vienkārši paņemam un pāris reizes tā kā iztīram. Šitā ir bronzas. Jā. Tā kā šitā te, ok. Varētu nosaukt to kā struktūras iztīrīšanu, ora atvēršanu. Tas tā kā pirtī iet, pora atvēršana. Jā. Sākumā ejam pirtī. Jā. Atveram poru. Tieši tā. Nu, lūk, un tad mēs ar gludekļu palīdzību, kas arī ir mazliet Bet šis ir tāds, es saprotu, speciāls. Jā. Ja nav žēl kaut kādu savu veco gludekli, var arī mājās, man liekas, ar tādu pašu. Iesākumā treniņiem var izmantot vecu, vairs varbūt nederīgu vai slēpt tādu, kur nav žēl, un paņemt tieši tā vecās mammas gludekli un lai tā kā, tiksim, roku piešautu. Patrenēties. Jā. Ar ko atšķirās tā kā speciālais gludeklis no vecās mammas gludekļa? Vecās mammas gludekļi parasti bija smaili, līdz ar to vasks daudz sliktāk tā kā klājās uz to slēp, un šiem te ir iestrādāts arī tādas tā kā līnijas, lai kuriem viņš atcīmredzot tek nost, jā? Jā, tā kā mēs tā kā viņu gludinām, Tā kā vajag. viņš smukāk izklājās. Un attiecīgi arī temperatūru mēs varam uzlikt precīzu, kādu vajag katram vaskam. Jā, pat tā ir, ja? Pasties. Gludeklim arī, tad vienkārši jāzina, kura temperatūra atbilst neilonam, kura kokvilna mēs saprotam. Jā. Uzgriez un aiziet dziedāt. Tieši tā. Tā, pagaid. Uzmanīgi karsts. Klāšana ir vienkārši divi varianti. Vienam patīk šādi te klāt, un pēc tam izlīdzināt. To gludekli var pa to slēpi, nekas traks nenotiks. Citam patīk paberzēt šitā te. Kā ir pareizāk, tā kā ērtāk. Jā. Jā. Tad, kad ir pa slēpi, tā kā tas vasks ir izpilināts, Tātad tev patīk šitā. man patīk šitā. Jā. Sapilināt un Tad mēs uzklausēt. ņemam un izlīdzinām vienmērīgi par slīdvirsmu. Cik forši izstāst. Ko nedrīkst darīt? Nedrīkst lēni vilkt, lai nesadedzina plasmasu struktūru. Kādam tempiņam jābūt. Jā, labāk ir vairākas reizes ātrāk pāriet nekā vienu lēni. Nu, lūk. Var izmēģināt. Tu esi gatavs man ļaut pamēģināt? Jā. Tā, es mēģināšu pēc tā. Tad es faktiski pagriežu tā, lai man šitais stūrīts ir uz leju. Lai pilus Jā, lai pil uz slīdvirsmas. Op. Jā, vai vairāk, lai tai gropē neiet iekšā? Gropē var iet, jo pa gropu tāpat viņi tiek tīrīti. Un... Tā kaut kā šajā te aptuveni ņemam Jā. un aiziet. Tā, šito ņemam nost. Un tagad izlīdzinām. Tā, labāk vairākas reizes ātri. Vairākas reizes tieši tā. Nekā vienreiz lēni un slikti. Jop. Man nesanāk tik smuki tā kā tev. Tas ir tāpēc, ka man nesanāk tik smuki tā kā tev. Kādreiz sanāks? Kā teikt, pēc 150 reizes jau aptuveni jau būs, vai ne? Jā. Nu, pieņemsim. Man nepatīk, bet pieņemsim. Būs jau labi. Tad nākamais solis ir tāds. Pagaidām vai 15-20 minūtes, vai uzliekam vienkārši roku tad, kad vasks ir atdzisis. Mums viņš ir jādabū nost. Kāpēc mēs viņu likām? Tāpēc, ka vasks kā tāds pats neslīd, viņam ir jāiesūcās slīdvirsmā. Tieši tajās jau Jā. porās. Pēc pirts, kas ir pavērušās vaļā. Tieši tā. Mēs viņu tā kā samitrinam. Lai mēs dabūtu vasku nost, izmantojam divus instrumentus. Šādu te kā zīmuli, ar kuru mēs tīrīsim To gropīti. Un, augstskolā man šitā sauc par cikliņu. jā, Cikliņš. šitā Organiskā stikla cikliņš, jā. Process notiek sekojoši. Gropīt mēs ar skatoties, kāda ir vairāki varianti, ir šaurāks gals, lielāks.
kāda ir tā gropīta, to mēs arī tīram. Vienmērīgi lai nav tādi raustieni, labāk vairākas reizes un smuki viņu iztīrīt. Bet to arī jau tad, kad tas vasks ir atzis, mums viņš tagad vēl nav atzis, bet te var vēl pirkstiņu ielikt iekšā, lai jā, tad arī atzis. Cik forši. Mīkstiem vaskiem, tā kad atzis cietākam, kurš ir cietāks, to var pat uzreiz siltu. Nu, pieņemsim, ka tev tur viss kārtībā. Tad nākamais ar... Tas bija forši, pieņemsim, ka tev tur viss kārtībā. Nav, bet pieņemsim, ka ir. Ar cikliņu, ar vienmērīgu kustību, lai nesanāk tādu tā kā iegriezieni slidvirsmā. Ņemam visu tik tālu nost, kamēr vairs nekas nenāk. Ka viss noslēpjas. Vajag daudz vaskas faktiski tiek izniekots par tukšo. Jā, tāpēc ar laiku Redzi, man nesanāk. Sapratīs, cik daudz ir jāpilina virsū, lai iekonomētu vasku. Tā. Man atkal nav tik smuki kā tev, pēc man tikai kāds ķēpas paliek virsū. Nevar saprast, man liekas, tas ir loģiski, man nav talanta. Kā jau mēs nospriedām, 150 reizi, un tad jau iztīsies pēc kaut kā. Nu, visi var iet slēpot? Nē. It kā var uz priekšu tiks, bet, lai ietu vēl labāk, tad ir jādabūna arī liekais vasks ārā no struktūras. Jo struktūra būs tā, kas tā kā palīdzēs labāk uz priekšu tikt. Jo būs dziļāka viņa, tas būs uz slapju laiku, slapju sniegu, spiedīs ūdeni vairāk ārā, seklāk uz savus, un lai tas seklums vai dziļums strādāt, viņai jābūt tīrai. Un tad mēs ņemam citu birsti. Mazliet biezāki sariņcietāki neilona, un uz šitiem... Ne bronzas. Jā. Ar šo tieši tāpat kā sākumā ņemam un kaut pucē ārā. Jā, visu iztīram. Aiziet. Tīram. Es uzreiz varu pateikt, ja šito slēpiet, kāds ies slēpot, tad būs tā, ka viena kāja ies, otra nē. Nu, lūk. Pa lielam slēpi ir gatavi. Vēl beigās, man kāds prasās ar šito tēmu. Vai, tā kā, jā, puteļus noslaucīja. Šāds te ir pavisam tas pamat variants, kas ir vajadzīgs slēpēji, lai viņi slīdētu. Ja es faktiski aizbraucu kaut kādiem tautas mačiem, ja es beigās azartiskais, viss te man vajadzētu jau, ne ar to parasto tautas variantu ieziest, bet jau var šādu te. Vai īstam. Jā, temperatūrā. Katrā ziņā zinātne ir drūmākā šitam te apakšā, jo, kā ir dzirdēts jau slēpošanas mačos, kad džeki saka, man tur neslīdēja, tur saprot, ka tur tāpatās ir izdarīts viss gandrīz ideāli, vai ne? Bet viņām vēl neslīd izrādās. Gadās visādi. Norvēģiem 50 slēpes līdz ar 45 smērētājiem. Jā, jo bieži vien ir arī tā, ka varam uzlikt divas vienādas slēpes, sataisīt ar vienādu sasmērēšanu. Viena ies, viena neies. Jo, kā tu pats teici, šitās es prasīju, kāpēc tās tur tādas, un cik tās ik pašas iet uz priekšu, tās nav. Tev nav jāatcerās. Tamdēļ, ka slēpi ir veidot savādāk, ir cita plastmasa, cita serde. Viņi var izstīties vizuāli vienādi, bet tā ir tā kā pavisam cita. Un arī tā plasmas ir apstrādāta savādāk, lai vasks turētos ilgāk. Tādēļ arī... Nianses drūmākās. Labi, man pagaidām līdz viņām, kā teikt, vēl tā kā... kā kam? Tā kā man līdz pasaules čempionātam slēpošanā, tāpat vēl man līdz tādām slēpēm vēl gabals. Tu pats arī esi kādreiz sacensībās tā, ka bijis tā, ka klāt un smērēs cilvēkiem slēpes un viņi nes un tā kā... Ir nācies. Ir bijis, tā, ka citi slēpo un tu tikmēr pucē. Jā. Cik ilgi sanāk vienu tādu slēpi, teiksim, uzsmērēt slēpi pāri? Cik tas laiks aptuveni aiziet? Vai tev jau tā piešķirs, ka tas ir, saka, pagaidi 3 minūtes? Ir gadījumi, ka vajag pusstundu, un ir gadījumi, ka pietiek ar 5 minūtēm. Tas nav tik vienkārši. Nav tā, ka, kā tu aptuveni atnes slēpes, tad un tad būs. Ir ļoti daudz vēl citas kārtas, kuras var likt virsū.
varbūt ir dzirdēts par visādiem pātrinātājiem un floru saturošiem smēriem. Ir pat par pulverīšiem kaut kādiem dzirdēts. Un attiecīgi tas paņem laiku visu, lai jūs uzlikt virsū. Tas paņem laiku. Šitāds te gadījums, ja mēs vēl izmantojam nevis šādas te birstas, bet rotējošās ar urmašīnu, tas procesu pātrina. Un līdz ar to mēs varam pat arī 5 minūtēs iekļauties. Nu redz kā, katrā ziņā interesanti. Labi, es tagad ņemšu slēpes, iešu droši vien uz mežu, jāmēģina atkal. Šodien ne, rīt no rīta. Rīt no rīta es iešu uz mežu, jāmēģina varbūt slēpot. Laikam vēl vajag sniegu, nevajag, jo baigi var sačakāt. Rīt būs. Rīt būs? Rīt būs. Zigis sola, ka rīt būs sniegs un rīt varēsiet slēpot. Labi, ja rīt mums ir ceturtdiena, faktiski uz sestdienu, svētdienu jau varat, kā teikt, jau pucēt slēpes un vilkt jaunās štātes virsū un kā teikt, tīrīt zābakus. Kus jāiet uz mežu, varēsiet slēpot. Neziniet, kur to darīt, brauciet Zobru ogrē. Fantastiska slēpošanas trase, ļoti fantastiska slēpošanas trase. Tepatās ir jau iznomāts slēpes patiesībā. Tepatās ogrē nesēdi mājās, ir ieiet, nesēdi mājās.lv, apskatieties. Pulka slēpes, pulka zābaku, tepatās trase blakus pāri ielai. Var izslēpoties līdz pat gandrīz Ikšķelei un atpakaļ un vienkārši fantastiski, kur mašīnas var nolikt, viss tur ir kārtībā. Tā kā tā. Labi, Zigi, paldies tev. Un tiekamies trasē. Tiekamies trasē. Es droši vien tevi redzēšu tā, un tad es pats tālāk, ja? Vai arī mēģināšu padeni palikt. Tad teikšu, čau, man sauc Andris, mēs toreiz smērējām slēpes kopā. Labi, un mēs uz mežu. Skaista mana tēva sētā, tik cēlai vietiņai. Var jau čāpot, jā? Ko, slēpes es esmu iemācījies, ieziest vai sasmērēt vai uzsmērēt tā, lai slīd forši. Izrādās ir arī slēpes, ar kurām var gāzt pa šitādiem te mežiem un izbaudīt visu procedūru, nevajag obligāti slēpošanas trasi. Ja jūs domāsiet, kāpēc es esmu mežā, jā, es cerēju, varbūt šodien varēs paslēpot, bet sniega vēl nav tik daudz, redziet, lien ārā visādi brikšņi, kukuržņi un zeme. Un es savas uzsmērētās jaunās slēpes vēl negribu, kā teikt, skrāpēt. Zin kā, ar manu svaru var izkrist arī cauri un tad var sanākt ziepes. Tā kā turpiniet skatīties raidījumu ar Sportu uz tu. Un noteikti kādā no nākošajiem jau tuvākajiem raidījumiem arī paslēposim pa fantastisko Ogres Zilo kalnu dabas parka teritoriju, jo tiešām šeit ir jauki. Es teikšu, ka te ir arī manas mājas blakus, un šeit ļoti labprāt pavadu ļoti daudz laika. Un ir atvērusies, slēpošanas trasa šeit ir bijusi vienmēr, entuziasti viņi vienmēr ir uzturējuši kārtībā un kopuši, un te ir kalniņi, gan nobraucieni, viss katram, kā teikt, kas katram labāk patīk. Bet viņi ir pagarināti, viņi ir paplašināti, ir uztaisīts jauns starta laukums, palielināti tur stāvvieta automašīnām. Vieta fantastiska. Pavisam netālu no Rīgas, ja jūs braucat pa Rīgas Ulbrukas Tīnūžu Ogres ceļu, ir tāds, un tad tur patiesībā, tur var atrast. Ja neatrodat, iebraucat Ogrē, ieiet turpatās nesēdi mājās, kas ir turpat jau iebraucot pa to pašu ceļu iekšā, nesēdi mājās.lv, tur visu var noskaidrot, visu var atrast. Var arī izīrēt slēpes, Džeki izīrēs slēpes un arī iesmērēs un pastāstīs, kā labāk slēpot, kur atrast startu, kur finišu un kā neapmaldīties. Tā kā slēpojam, ejiet vairāk mežā, kamēr varbūt sniegs nav tik daudz un pašiem negribās nāk slēpot, un ir diezgan spēcīgs lauskis košs degunā. To var redzēt pēc man deguna. Atbrauciet tāpatās Ogres Zilo kalnu dabas parku, tur ir fantastisks skatu tornis, takas, kur pastaigāties. Tur ir lieliski, ir arī karjeras, kur var pasildot patiesībā. Fantastiska vieta. Man atkal viņās teiks, tu atkal savu Ogri reklamē. Jā, es reklamēju savu Ogri, tā ir mana pilsēta. Un te ir lieliski. Ogdainieši vienmēr ir bijuši beigie patrioti. Ne, Jāni? Jānis arī ir patriots. Light is magic. How does he do it? What's his trick? The fat man's walk. 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 But something's changed some weeks ago. The fat man felt the guilt must go. He no more cares about his weight. He's done with watching for his freight.